Ļoti izturīga un gudra bērna elektriskā zobbirste. Sveiki, šeit Toms no baldzobu.lv. Šoreiz aplūkosim bērna elektrisko zobbirsti no Philips Sonicare. Tā ir pieejama tirkīs zilā vai rozā krāsā. Komplektācijā ietilpst pati zobbirste, viena maiņas galviņa, lādētājs un 8 maināmas uzlīmes. Un šai zobbirstei ir pieejama speciāla aplikācija telefonā. Zobbirstei ir 2 tīrīšanas režīmi. Maigākais piemērots bērniem no 3 gadu vecuma un jaudīgākais piemērots bērniem no 7 gadu vecuma. Zobbirstes maksimālā jauda ir 62,000 sariņkustību minūtē, un pilnībā uzlādēt tā spēj darboties apmēram 14 dienas. Kā jau visām Philips Sonicare zobbirstēm, arī šai ir gudrais 2 minūšu taimers. Ik pēc 30 sekundēm zobbirste nedaudz savādāk novibrē, tādējādi paziņojot, ka ir laiks sākt tīrīt citu zobu daļu. Ir jāiedomājas, ka zobi jāsadala 4 zonās. Katru zonu tīram precīzi 30 sekundes. Taimers palīdz vienmērīgi iztīrīt visas zobu daļas. Šāda zobbirste izklausās uz tās jaudīgāko režīmu. Izmēros šī pati lielākā no Sonicare zobbirstēm, jo tā ir pārklāta ar silikonam līdzīgu materiālu, kurš neslīd laukā no rokām pat, ja tā ir slapja, un palīdz absorbēt triecienu, ja tā tiek nomesta zemē. Manuprāt, ir forši, ka komplektā ir pievienots 8 dažādas displeju uzlīmes, un bērns var pats izvēlēties, kur uzlīmēt uz zobbirstes, un, kad tā apnīk, veco var noplēst nost un uzlīmēt vietā jaunu. Komplektā iekļautais bērna uzgals ir vienīgais, kurš ir arī pārklāts ar silikonu, lai būtu maigāks pret bērnu zobiem un smaganām. Kā jau visām birstēm, arī šai veicām mūsu izturības testus. Pirmo veicām triecienu testu. Testa laikā zobbirsti metām pret grīdu no 1 metra augstuma 3 dažādās pozīcijās. Ar uzgalu uz leju, ar uzgalu uz augšu un uz sāniem, tādējādi simulējot iespējamo zobbirstu izkrišanu no rokām vai izlietnes. Zobbirstei netika novērot nekādi bojājumi. Ūdens drošības testā zobbirsti bez problēmām pavadīja 2 minūtes pilnībā iegremdēt un ieslēgt tīrīšanas režīmā. Lai pārbaudītu aplikuma noņemšanas spējas, pirms zobu tīrīšanas izmantoja aplikuma detektoru tabletes, kas iekrāso aplikumu spilgti violetā krāsā. Pēc zobu tīrīšanas var redzēt, ka viss aplikums ir noņemts. Tieši telefona aplikācija padara šo zobbirsti tik populāru. Aplikācijā kopā ar mazo briesmonīti vārdā Sparkly bērni tīra zobus. Animācijā iespējams redzēt, ka no sākuma Sparkly zobi ir zaļi un ar baktērijām, un jo ilgāk tos tīram, jo gaišāk un spīdīgāk tie paliek. Ja zobi tika tīrīti pienācīgi 2 minūtes, tad tiek saņemta dāvana. Dāvanā var būt papildus aksesuāri, lai mainītu Sparkly izskatu, vai ēdiens, ar ko to var arī pabarot. Bet neuztraucieties, tas nav kā Tamagotchi, kurš nomirst, ja to nebaro. Aplikācijā vecāki var kalendārā aplūkot, vai bērni ir katru dienu tīrījuši zobus 2 reizes, un pat izveidot savas balvas par pareizu zobu tīrīšanu. Ja bērni varētu izvēlēties, kuru zobbirsti pirkt, viņi noteikti izvēlētos šo. Šī uz šo brīdi ir arī pati dārgākā pie mums pieejamā bērnu zobbirste, bet manuprāt tā ir tā vērta, jo nav viegli panākt, lai bērni kārtīgi tīra zobus. Ar šo zobbirsti lielākā daļa bērnu paši vēlas tīrīt zobus, lai dabūtu balvas priekš sava drauga Sparkly. Ja tev liekas, ka šī zobbirste ir piemērota tev vai kādam citam, ko vēlies iepriecināt, aprakstā atradīs saiti, kur to var iegādāties. Visi mūsu internetu veikalā nopērkamie produkti jau atrodas pie mums. Tas nozīmē, ka jums nav jāgaida vairākas dienas vai nedēļas. Saņemiet tos uzreiz, ierodoties mūsu veikalā vai ar piegādu uz pakomātu vai mājās.